Nu, ātrumiņi. Pieņemam lēmumu, ka pirmie 1000 riteņi ir jāsaražo, lai saprastu, ko par to saka sabiedrība. Un nākamajā gadā mums būs ļoti daudz ko darīt. Mums ir ļoti daudz saplākšķa. Fakts, ka līdzsvars ir ārprātīgi nozīmīga lieta vispār bērnu un cilvēku attīstībā. Ja bērnībā to līdzsvaru pamatus ieliek, tad faktiski visu dzīvi ir daudz vieglāk adaptēties gan biznesā, gan sportā, gan ikdienas kaut kādās darbībās. Kā mums tie lieli svētki? Tāpēc, kad mums ir cits kāriņš, kurš nenormāls čakars ir. Viņš ir tas mazais iekšā krotnis ar vienu ratiņu velkošo, un Normans ir tas, kas cīnās ar viņu ārā vienmēr par šito te sniegu. Viņš ir tāds sīkums, bet viņš tā kā ir, viņš atvieglo viņam dzīvi. Tā pacietība ir milzīga atslēga, jo kaut kādi panākumi nāk soli pa solītim, un nekas nenotiek ātri. Tam es neticu. Tādai ātrai veiksmē vai tiem kaut kādiem veiksmes stāstiem es īsti neticu. Es ticu smagam darbam, ticu komandai, un caur to tādiem lēniem, mēreniem kaut kādiem panākumiem. Bet tādiem kaut kādiem brīnumiem, tie tādi zipšņi varbūt kaut kas tur notiek, bet mums tāda ilgtermiņa, tas ir ļoti smags un ilgs darbs. Bet ziviņas ļoti lēni, jā. Ļoti lēni puskārt, jā? Un tad, kad es pavienoju, viņai kā? Viņai ātrumu regulē ar pretspiedienu virzuļu pretējā pusē. Bet tas traucē? Ko lūdzu? Tas traucē, ka viņš ir lēns? Jā, viņš nenoķer plēvi tanī brīdī, kad ja abas uzliek. Tanī brīdī, kad viņš griežās, viņš neizbīdās tik tālu, viņš izbīdās tikai šitik, viņš neaizķer vispār plēvu, viņš neuzsāk. Klau, tad varbūt es iefilmēju šito, ko... Jā. Tad ir tā, ka es neesmu kaut kāds tā kā šauras specifikas speciālists vai kaut kāds tur. Es teiktu par sevi, jā, ka tāds ļoti plaša spektra speciālists, jā. Nu labi, ko mēs rādām? Mēs pastāstām par to, kad kāds radās Jā, pastāst, jā. Tiem nav dzirdējuši. Jā. Mēs redzam, ka mēs esam peldējuši cauri ļoti lielai vētrai, bet tas ir jānomaina lūdzu slaids, jo izskatās viss ir vienkārši chill. Raftings ar šo pūsli, kur kāds sagāzīs. Vai nu kuģīti, vētrā vai raftings. Jā, nākamgad plānojam iekarot ASV tirgu. Esam ieguvuši visas nepieciešamās certifikācijas. Jā, bet vispār kopumā mēs esam šogad saražojuši 23,5 tūkstoši gala produktus. Apstrādājuši esam vairāk kā 14,000 pasūtījumus. Nosūtījuši kopā 32,5 tūkstoši produktus. Un nākamajā gadā mums būs daudz ko darīt. Būs ļoti daudz ko darīt un tiešām daudz ko darīt. Jo mums ir ļoti daudz saplākšķa. Vari ātri laist, kājas augšā, kājas augšā.
Es teiktu, ka tas prasa ļoti, ļoti lielu stresa noturību, milzīgu, neaprakstāmu. Un arī faktiski tev ir jābūt gatavam, vismaz manā gadījumā, upurēt kaut kādu daļu no sevis. Darbs paņem tik daudz laika no ikdienas, es teiktu, lielāko daļu laika. Es uzlādējos darbam tieši jā, tā ir ģimene un tā mana vide un tā ikdiena un tā daba un tas sports un tas ar ģimeni pavadīties laiks. Kas mums vajadzīgs? Kas baigi? Nu, saki. Olas. Olas pirmkārt ieņem. Sāls. Sāla, obligāti. Maize. Ok, sviestiņš. Man vispār tās maizes negaršo, bet es viņas tāpat varu sagriezt, ja kādam baigi. Tiešām? Jā. Domāt nāzi arī. Tas man nāzi. Kam tu nāzi? Tu vari pat pannas malu, vai tu gribi nāzi? Var arī nāzi. Tas gan bija. Izsiksē to tur ārā. Jā, labi. Tik slikts olas. Nav. Ir gan. Slikts pilots. Nu, viss, Nē, aiziet. tas nav nekāds slikts pilots. Esmu normāls. Šī nav tava recepte. Tava? Jā. Es vienreiz izdomāju uzcept. Dēls. Parasti mēs ēdam parasti dēstas, vai ne? Tad pēkšņi es iedomājos uzcept. Un tā bija. Vai tā nebija? Tā tev īpaša recepte būs? Kā? Īpaša recepte? Nē, tā ir mana. Pirmkārt jau mums tas uzstādījums ir tāds, ka mainīt sabiedrībai tādu domāšanu, ka ir svarīgi tā ilgtspēja, ir svarīgi tas, ka mēs nepatērējam daudz, ir svarīgi, ka mēs radām lietas, kas ir kvalitīvas, kas kalpo paaudzēs. Ja pat ne paaudzēs, tad tādas, kurām ir otrreizējais tirgus vai vēl tālāk. Kad tā ir lieta, kā labs dizains, tā ir lieta, kura nenoveco. Un ja viņa noveco, tad viņa kļūst tikai skaistāka. Vairumam cilvēku mūsu platuma grādos šis laiks ir tāds pārdomu laiks, mierīgs, tāds arī tehniski kaut kur tumšs laiks. Mums viss ir otrādāk. Mums šis ir gaišākais laiks gadā, dinamiskākais, panākumiem pilnākais. Un mēs ļoti labi ar to sadzīvojam, tiekam galā. Un par to milzīgs paldies visai mūsu komandai. Tātad katram uz galda vajadzētu būt dzelzs burciņai, deglim un līpeklim. Stikla burciņai. Kanāls arī, jā. Bet savādāk. Tātad nav karsts. Un dod kreidi. Es no Latgales esmu līdz Mumbai. Mums tomēr skatās kā uz tādu postpadomju valsti, uz valsti, kurai nezinu, vai līdz galam var uzticēties. Joprojām tas tā, diemžēl, ir. Un tas ir jāsaprot, un tas ir baigi svarīgi. Un esot tajās izstādēs un piedaloties kādās mesēs vai tirdzniecības misijās, mēs to jūtam. Tāpēc mums skatās nedaudz šķība, ne tāda piesardzība. Un ir pat ir pārsteigti par to, kad šāds produkts ir radīts Latvijā, jo viņš izskatās pēc tāda skandināviska produkta, kas varētu būt kaut kāds varbūt dāņu vai tur kaut kāds norvēģu vai zviedru izstrādājums. Jā, bet soli pa solītim Latvija kļūst zināmāka, kļūst tā kā uzticamāka kā partners. Un arī mēs esam viena tāda neliela daļa no tā, kas maina to visu stāstu ilgtermiņā, jo kādam tas ir jādara, un lai par mums uzzina.